esam atkal uz vimbām. Kaimiņš saka, braucam. Nu, zāles daudz, meldri peld pupi. Bet, nu, divas copas it kā bija, bet, nu, tukšās. Nu, mēģināsim. Laiks no rīta bija briesmīgs, sniegs, slapš, sniga. Nu, tagad it kā labi. Kaut kas tur mirgo no gaisa, bet, nu, kas mums te darās tajā upē. Kaut kas darās. Gubas peld, gar krastu te viņi tā griežās tie meldri, bet, nu, kad nogrimst, baro tev, tad ir labi. Tad makšķeri stāv mierīgi, nerauj projām neko. Nestāja pa auklu. Nu, jā, ķeram uz baltiem un motiļiem, uz garnelēm, tagad uzliku garnelīt klāt vēl pieliku, tad tur pilns komplekts ir. Nu, pamēģināsim. Nezinu, kas ar zivīm būs, bet makšķernieki arī daudz ir piebraukuši. Variet pastīties, kas tur darās ar makšķerniekiem, kamēr necopē zivs baigi. Tā, kas mums tur ir? Reku sēž vīri. Mašīnu daudz. Mēs jau atbraucām pa tumsiņu. Nu. Vēl bija tumšs, jau iemetu. Bet, nu, mašīnas nāk rindiņā vien pēc otras. Visi baigi grib zivis noķert. Kā te būs tām zivīm, nezinu. Tā kaut kā. Tā kā copējam. Nu, tad mēs šitā ķeram. Zāles peld. Baltais ar motelīti uz murmiškas. Tās plasmas murmiška, tā, kas spīd ūdenī, zaļa tāda. Zaļa sarkana. Redzēt, nu nekas nebūs, tad likšu parasto āķīti. Jāpamēģina plika garnelīti un balto motelīti, jāpamēģina uz plika āķīši. Redzēs, nu pagaidām ir skumji. Neizskatās, ka kādu blakām arī kaut ko vilktu. Varbūt velk, bet, nu, neredzu, nedzirdu. Lietus kaut kāds līst, bet silts. Varēties ūdeni peldēt, vismaz būtu foršāk. Neko nevar darīt, jā. Ja vēl zivs ķertos, bet tās arī neķerās. Kaut kur aizpeldējuši. Jā. Ja mēs šodien Tetelē atkal, slavenajā vietā. Lielupē Tetelē. 6 izbraucām no rīta. Ieņemt labākās vietas, bet nu cik nu labas, nezinu, visur tā zāles peld. Kaimiņš aizgāja tur tālāk. Viņš saka, tur pie krasta zāles nav. Nu, pa vidu viņš kaut kur aiziet tā zāles. Bet jā, kaut gar krastu iet, pa vidu nav. Griežās uz riņķi. Meldri. Jā, nu. Jā. Gaidam. Gulbīši tik peld. Tiem ir labi, silti. Jā, priecīgi. Un būtu kāda cope vismaz, tās arī nav. Tāda kārtīga vimbu cope, ka makšķeri palecās. Nekā. Bet citu zivju arī nav, citus varēja citus ķerties. Kāda raudiņa. Kāds breksīts. Nekā. Visas guļ. Makšķernieki vēl brauc. Dubļi vien šļurkst, ka brauc. A zivju te nav. Visi gaida brīnumu. A, jā, nu. Jā, varbūt atpeldēs kāda zivs.
februārī ķeram fīderu. Bet forši. Jā, varēja ķerties zivis. Tā tie bačiņi pat peld. Vakar nesot bijuši, it kā zāles nesot peldējuši. Šodien atkal peld. Jo tā. Nu, gaidam. Nu, šī tāda bumbiņa jāliekot esot. Putaplasta. Baltais motilis. Nu, nezinu. Pamēģināsim. Blakām Copmans man saka, ka jāliek bumbiņa. Un kas te peld pa upi? Te var iemest. Ārprāts. Un nepāriet ar peld un peld. No rīta esot bijis vēl vairāk, bet es neredzēju pa tums tur vajag. Bet kolēģis Copmans saka, ka baigi peldēt, tā kā pļava esot bijis pa tums. Agri no rīta. Tā aizpeldēs tulīt tā guba, tad es metīšu iekšā. Blakā Copmaņi brauc prom vieni. Tiem apnika pa tām zālēm cīnīties. Pa meldriem. Jā, traki. Traki ir tam zālēm. Varbūt kādreiz pāries. Šodien jau diez vai, ka beigsies tā zāles. Cilvēks nevar iemest. Nākošā guba peld jau. Ai, Dievi. Tur veča laiva atbrauca motorēnu baigo. Nav ko tur darbojās upes vidū. Nu nopietni, vēl vairāk paliek. Trakums kaut kāds. Kaut kāds trakums. Nu nevar iemest. Tieši tur, kur es gribu mest, tur peld pļava. Ojojoj. Nu jāpagaida. Un tad metīsim. Nu, gaidam brīnumu. Brīnumu, kā nav, tā nav. Jā. Uzliku tagad tādu smalku aķīti. Ne smalku, bet, tievu. Asu. Kaut kāds uz asariem aķīts. Jāpamēģina. Tagad ir baltie motils un tā putaplasta bumbiņa sarkana. Pastīsies. Pirmīt uz garneles es uzliku garneli un to bumbiņu. Un tad bija cope laba bija, bet nedabūju virsū uz āķi. Piecirt un nekā. Āķis bija mazāks. Varbūt nav tik asts nebija, nezinu. Tie āķi ātri paliek nejās. Un tagad es uzliku to asaru āķi. Tas, man liekas, uz tām gumīņām. Domāts ar to lielo riņķīti. Aha, kaut kas kustina. Kaut kas pakustināja. Bet dikti jau man viņš patīk, jo viņš smalks un ļoti ass. Redzēs. Galvenais, lai neatlūkās vaļā. Garneli bija labi bliezieni. Nevar saprast, kā to zivi izmānīt ārā. Noķert. Tagad vismaz zāles vairs nav. Kaut kas tur pamainījās tajā upē. Zāles pie krasta vairāk nav. Tur tālāk tagad peld tur, kur es metu iekšā. Bet tur tā. Nav tik traki. Vismaz izskatās, ka nav traki. Forši tagad iemet. Nolaid lejā makšķeri. Tuvāk ūdenim pavisam. Tad tagad gaidām brīnumus. Zilus brīnumus. Makšķernieki tik brauc un brauc. Tik var dzirdēt, kā brauc mašīnas.
vai nu prom, vai nu šurp, nevar saprast. Ja jau kaimiņos kolēģi aizbrauca, jau nākošais vietā jau ir copē jau. Jo visi braukās, skatās, vietas meklē. Jā, baigi copmaņi visi. Jā, nu konkuls blakām 3 ir dabūjis, izmānīja. Man pagaidām nav, bet vismaz cope bija, tas jau ir priecē. Tas nozīmē, ka zivs kaut kur ir. Tad jau moši, ka mums noķerš kaut ko. Bet, nav tā kā pavasarī. Kad uz to baru trāpi, tad kā metā tā copē, Tā tika velc zivis. Jā, labi ķertos, te jau pēc pusstundas varētu braukt mājā. Jau norma būtu noķerta. Tā nekā, sēdi, visu dienu gaidi. Zilus brīnums. Brīnumu kā nav, tā nav. Kaut kas uzcapēja un viss. Vai zāle peldēja. Tā kā tā. Tā mēs te kūkojam. Vismaz nelīst lietus, vēja nav, silts ir. Tagad ir labi. Vienu brīdi jau riktīgi sāka lietas līt, domāju, nāfig. Viss slapšs. Jā, beņķītis slapšs, pasēdēt nevar. Tagad ir labi. Baudam copi, bez zivju copi. Cerams, ka noķers, vismaz vienu jānoķer, lai nav tukšā. Klusums. Tā kā vannā. Jāliek būs tā garnela atkal. Kā visi ķeras tiem baltiem ar motili, es nesaprotu. Man nekas neķerās. Pat copis nav. Fantastika. Uzliek garnelu, uzreiz bija balziens. Jāliek būs atkal garnela atpakaļ. Vakar speciāli braucām, pirkām motiļus. Baltos vēl piepirku, veselu čupu, tak būs. Jā. Pat nepakustina. Bet kad dos, tad dos. Tā būs. Varbūt nebūs. Jā. Vai tad tiešām negrib ķerties zivis? Tak jāķerās. Tā, pagāja 7 minūtes, es vilkšu ārā. Pielādēšu barotavu, uzlikšu garneli un tad gaidīšu lielo vimbu. Tā, redz kāda zacene. Jau šitā neķersies, tad es nezinu. Mans kaimiņš jau 3 noķēris uz šitādiem baltiem. Ar motilu kopā. Man uz to garnelu 3 copes bija labas, bet zivi nav. Kaut kur
uz aci jāiemet. O, nogrima. Liekam. O, kārtībā. Un pats nostiepsies. O, jā. Nevar noķert nevienu zīvi. Nu, gan traki. Nu, vēl jau nav vakars. Varbūt noķers kādu. Nezinu. Nu, zivs ir, jā. Tad jau jānoķerās ir kaut kam. Tā kā jāgaida. Jāmet un jāgaida. Nezinu, no tās barības, man liekas, vispār nekāda jēga nav. Negribēs, tu tur vari mest to barību. Nemest, man liekas, pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Nu, varbūt kaut ko tur, es nezinu. Kaut kā neizskatās, ka tas kaut ko dod. Un tāds maržīga barība ir priekš vimbām. Speciālā. Nekā. Pats varēs savu barību. O, jā. Nu, vot tā. Plakām copmans ar neko nevelk. Un es aiziet apstīties, kā iet citiem copmaņiem. Gaidam vimbas. Un neko nevaram sagaidīt. Interesna. Nu, gan jau. Jā, vajag pacietību. Jāgaida. Gribās jau ātrāk noķert, saķert, lai copē visu laiku. Nekā. Nu, bumbiņa arī nepalīdzēja. Ne mormiška, ne tā putaplasta bumbiņa. Tagad nekā nav. Tagad ir tikai tārpiņi. Es domāju, ka visu noņēma nost nafig. Tīra manta tagad ir. Un taču jābūt, tai zīvi, jābūt. Nevar nebūt. Jā, nu copējam. Nu, ziņojam, zivju nav. Man zivju nav. 4 stundas ir nomakšķerētas un nekā. Absolūta nulle. Nu, tikko bija pirmā copa uz Baltiem ar motili. Jā. Sarunāja ar blakus onkuli makšķernieku. Viņš jau 6 ir. Viņš teica, vēl vienu noķers un tad jau taisīsies lēnām uz mājupusi. Tad es iešu viņa vietā, sarunājām, beigot ģēlu. Tad jāskrien ar makšķeri fiksi ieņemt vietu. Vienīgais tur tāds stāvs krasts, viņam baigais sačuks 4 metru garš. Bet, nu, gan jau kaut kā tikšu galā. Nu, ot tur jā, onkuls makšķernieks staigā. Un blakām puisi man nekas neķeroties. Nu, vispār jocīgi. Vienā vietā ķerās, otrā neķerās. Kas tur nāk? Inspektori nāk. Tas ir inspektors. Meitene inspektors. Bet man neko neprasīja. Vai es esmu noziedznieks? Pārkāpējs? Interesanti. Es jau domāju, tūlīt pārbaudīs biļeti. Bet ne. Jocīgi. Varbūt viņi sāks no viena gala. Nu, varbūt.
Oi. Tad man viss ir kārtībā. Nopirku biļeti uz gadu. Tev vispār nav jāuztraucās vairāk. Jo, savādāk. Uz tiem tur 3 mēnešiem vai mēnesi, ka paņi tur tā. Tad beidzās, tad aizmirst nopirkt, un tad aizbrauc copēt un atceries, ka tev nav biļetes. Tad tur internetā jāpērk vienai dienai. Nu, atsakot, čakars. Paņēmu uzreiz uz gadu, un tagad man ir mierīgs prāts. Nav jāskatās par plecu. Nāk vai nenāk, nāk vai nenāk. Tāpat jau sprukt nav kur. Jā. Nu, baigi. Tā meitene viena pati nebaidās. Kādu dusmīgi makšķernieki visādu uzbruks vēl. Parasti jau vīrieši, ka mani noķēra divi veči. 2 inspektori mani sagūstīja. Nofilmēja, sagūstīja, viss tā kā vajag. Jā. Nu nav, tā kā vannā. Viena cope bija skaista, motiļus noplēsa, un tas arī viss. Esmu nomainījis jau kādas 5 āķis, dažādas izmēra kalibra, nekā pavadiņu garumus un pavadiņu diametrus un krāsas, sarkanas, zaļa un baltas un ar bumbiņu, bez bumbiņas, tās putaplasta ar mormišku un parastu āķi, nu nekā. Nav un viss. Nu, man blakām redz onkulis ķer. Fantastika. Viņam tas pats es paskatījos. Tie paši motiļi un baltie un tā plasmasas, tā putaplasta bumbiņa un viss notiek. 50 metrus tālāk nekā. Jā. Jocīgi. Laikam tur kāda bedrīta vai kaut kas. Ka tā zivtiņa grozās vairāk. Jā. Ko tu darīsi? Jāgaida onkulis braukt mājā. Tad es arī tur sāku šķert dzīves. Drīz jau vakars savādāk. Onkulis nebrauc mājā. Nu labi. Gaidīsim. Inspektori nāk. Jāpagaida inspektori. Nofilmēsim inspektoru, ieliksim YouTube inspektoru. Manīm arī nāk. Pārbaude? Labdien. Nav man. Ir. Man digitālā viņa tā. Lūdzu. Man telefonā ir kas. Nekā. Apaļa 0. Rekur tīkliņš tukšs stāv. Vai ne? Blakām onkulis ķer. Tam jau ir 6. Es jau biju. Tā, telefonu. Tā. Nav, viss tas pats. Cilvēkam arī viss tas pats. Jā, vienai pa vienai. Nekā nav. Tā. Mana cope, ja? Kaut kur ēpastā arī bija, bet... Ēpastā jābūt mana cope pie maniem pirkumiem, kaut kā tā. Copes kartes, copes licenzes. Ieiet uz... Uz profilu varbūt. Jā, līdz gada beigām. Lieliski. Rekur. Patika. Ir, jā? Jā, viss kārtībā, patika man. Jā, paldies. Visu labu.
ko. Viss čikiniekā. Var makšķerēt tālāk. Nu, o. Sen nebija pārbaudīta biļete. Es jau domāju, te tik daudz makšķernieku, vai te tiešām inspektori nav? Kad ir? Nu, kārtībā. Copē. Un nekā. Nu, kas tas ir? Vesi ārā. Kaut kāds suņa murgi. Nu. Vēl pagaidīt. Es nezinu. Mazā kāķīti uzlikt varbūt. Karač. Nav nejausmas. Oi. Jā, uzliksim barību. Jāmet atpakaļ. Nezinu. Pielikt vēl motili svaigāku. Jāpieliek kāds pārīs. Nu, blin, šitas vaļā, jop, šika mopci. Nu, visi baltie izlīda. Nu, tā kā tāds. Nu, labi, mājās salasīs. Man vēl ir mizgrauži. No vecās malkas skaldīja vecu malku. Salasīja. Nezinu. Zinu, ka uz viņiem raudas ķerās, bet vai vimbas ķerās, nezinu. Bet būtu man viņi ir. Būtu vēlāk pamēģināšu uzlikt. Tā. No vienu uztūķēsim. Tā. Kāds man te skaistums ir. O. Tā ir neaiztais ciet. Tūlīt man kaimiņi ar sagūstīs Sandronkuli. Viņam arī biļeti ir uz gadu. Tā kā viss kārtībā. Nu ko, aiziet? Nu ko, nu griezies? Tā kā helikopters. Opa! Tā. Liekam. Kārtībā. Viss jānosedz. Brīžiem lietus līst. Tā. Nu gaidam zīvi. Moš, kad atpeldēs arī te kāda zīve. Jā. Zivju nav. Zivis neķerās. Blakām kaimiņš noķēra lietu vietas. Uz Baltijiem tikko izvilka vienu. Nu, viņš pat blakām nesēdē. Uzlic tos grabulīšus. Tad sāka grabēt, atskrēja un izvilka. Nu, tāds onkuls vēl nav aizbraucis. Tā kā es vēl te sēžu, meditēju. Saliku veselu čupu ar motiļiem virsū, nekāda jēga nav. Klusums. Nu, noņēmu, paliku dusmīgs visu nost, liks āķis un garnēls gabalu uzliku virsū un iepičināju. Nav, ja nav, tad nav kazēfiem. Nu, ja būs, tad būs. Apēdīs garneli, varbūt. Jā. Skumji.
pulkstenis jaunāk 2. Būs 6 stundas nomakšķerēts nevienas zivs. Rekordists. Jā. Nezinu. Nu nav, neķerās. Brīvu lietu arī nav. Nezinu, tam blakām bija tas puisis. Neko nenoķēra, aizbrauc mājā. Atnāca tās lietuvietas, noķēra viņu. Nesaprot. Tam puisim arī bija motiļi, baltieji, pinki, viss, kas viņam bija. Bija varība. Nu, nezinu. Kā te noķert tās zivis. Vienam veicās, vienam neveicās. Tā jau drīz būs tumšs, jābrauc mājās. Un būs šodien pa 0. Nu, es gan baigais makšķernieks, jā. Jā, onkuls arī sēž. Es arī nesteidzās mājās. Bauda copi. Jā. Jau vēl viens atbrauc kaut kā. Copmans. Jā, lietus arī līst pa brīžam, pilina. Tā vairāk, tā mazāk. Jā. Nu, redzēs, kas te būs. Vēl pāris stundas noteikti un viss. Brauksim mājā. Būtu labāk malkas kaldījis mājās. Es te sēdējis bezjēgā. Dibeni nosaldēju tikai. Nu. Suņi sūc, tad ne zīves. Nu, kā tu nav. Vismaz šinā manā vietā neķerās. Es tik tās vimbas esmu ķēris daudz. Un tad tiešām pēkšņi vairāk nemāk ķert. Tā nevar būt. Vienkārši neķerās un viss. Blakām ķerās, tur ķerās. Visur ķerās. Man neķerās. Tas jau izlūks bija, laikam. Pastīties, kā copējās. Brauc tik mājā. Skaties televizoru. Nav te ko darīt. Dzert kafiju vai tēju. Pastīties kādu filmu. Vakarā. Lietus līst. Zīves neķerās. Tā jau labāk mājā. Ar ģimeni. Jā. Tad vienu zivi nevar noķert. Laiki pienākuši. Dievs zīmes kaut kādas. Es tam lietuvītam saku. Es saku, ka jums nav vimbas. Viņš saka, ir. Bet jābrauc 200 km. Šeit esot 100 km. Tuvāk. Pēc kā cilvēks tādu gabalu brauc. Nu, nē. Vēl neko noķert nevar prātīgi. Divas viņam ir noķerts šodien. Kaut kas jau ir. Varbūt viņš pa nakti paliks. Nezinu. Ai, dieviņu vai. Pat nav ne pieskāriena, ne piesitiena. Jā. Vai tāda noburta vieta. Vai es esmu noburts, vai makšķeri man noburta. Dzīvi speld ar līkumu maniem āķiem. Jā. Jā.
Jā. Jā. Un arī sēž. Laikam neķerās vairāk, šo te viņš makšķeris neaiztiek vispār. Laikam tur arī klusums. Jā, makšķernieku daudz. Bet zivju maz. Kā kurā? Vienam ir, vienam nav. Jā. Jāliek video bez zivīm iekšā, nu. Kaut kāds sviests. Nu, varbūt vēl noķert kādu. Jāpārmet laikam. Jāpielādē barotava. Ai jēga, ai jēga. Kā saka mans kaimiņš, ai jēga. Nekāda. Reku, es noķēru. Izrādās man galā sapals sēž. Tu padomā. Buļļāvies. Nu nāc taču. Nu nopietni. Tā. Maģiņš. Re. Apaliņš. Jā. Ak tu. Mazais draugs mans. Jālaiž žoļā. Ieliks man cietumā savādā. Jaug. Un kāda raudiņa būtu, kaķi maizes. Arī jau. Vaidie. Pirmā zīve pa 6 stundām. Tad Dievs stāv klāt. Kas te notiek? Ko onkuls darīs? Brauks mājās vai vēl copēs? Lūk, tas apals paņēma uz garnavas, nu. Kaut kāds vispār mistika. Nu. Mums riktīgi garnelīt. Es te vairs nečakarēšos visam plasmasa bumbiņām un putaplasta. Tiem motiļiem. Jau valna. Nav, tā nav. Tāpat mēs nečirā. Hop. Nu, re. Tā. Varam turpināt. Oi. Nu. Tak. Jā. Viena zive ir. Ai. Kaķi maizes tīm. Un kaķi sajūtīs zivju smaržu. A zivju nav. Jās apaliņš jau nav mēra. Nevar vest tādu mājā. Got plicīts būtu raudiņi, tā jau mierīgi kaķīti. Tā. Tomēr es pafilmēšu šo. Es jau tā kā beidzu filmēt, bet es esmu jaunā vietā. Onkuls aizbrauc. Lietus līst. Makšķernieki brauc. Gan prom, gan klāt. Nu. Tikko onka aizbrauc, jau mašīna jau blakām jau jauna. Tā kā pie bada visi. Visi grib makšķerēt. Garozā nesot vispār nevienas vietas, kur pie
piestāt iemest makšķeri, esot pilni krasti ar makšķerniekiem. Un šitā esot vislabākā vieta, onkulis teica. Šodien kā te ķerās, viņš visvairāk esot noķēris, inspektori teikuši viņam. Nu redzēs, es arī uzliku tagad vēl mazāk āķīt, kas raudas ķeru. Nu redzēs. Uzliku atkal tos motiļus. Besīja ārā un tie motiļi, bet nu. Jāmēģina man arī te, onkulis te saķēra normu. Varbūt man arī paveiksies. Bet viņš teica, 1,5 stundu neviena copa nav bijis, un tad beigās jau to vienu izmocīja 7. Viņš saka, lietas, kur gribi virsū, kā met nav un viss. Nu, tā man te šita jau ir tā glaunāka vieta tāda. Skaistāka, lielāka, plašāka, vairāk zīvis. Nezinu, redzēs, vēl bišķi pamakšķerēsim. Jo pūkstens ir tagad jau daudz. 2:30. Nu, vakars nāk virsū. Citi brauc mājā, citi brauc klāt. Uz riņķi iet viss. Nu, jāgaida brīnums. Brīnums zivs. Nu, ja te nav, tad nav. Tad ir jātir makšķeri. Nu, kas tur ir? Straume vai zivs? Tā bija, laikam, straume. Varbūt zivs. Varbūt zivs, bet laikam nav zivs. Laikam tā bija tikai straume. Tā. Kas mums tur ir? Jāpieliek klāt vēl kaut ko bišķīt. Barībiņu. Un mauksim atkal iekšā. Jo. Cerība ir. Cerība mirst pēdējā. Man motiļu daudz, man puikā deva motiļus. Un kaut kādi jocīgi ir tādi piepūsti. Liekas, ka viņi uzsprāks. Gan jau tas pirms miršanas viņi tādi. Bet nu nekas. Jāmoc tik virsū. Tā. Nu. Būs labi. Tā. Vēl viens. Vēl viens tārpiņš. Jo vietas vairāk nav. Nu. Būs labi. Jā. Un tad aiziet. Zampa baigā, dubļi baigie. Nu. Labais. Lietus līst. Jā.
Tur atkritumu. Vajag visi met meldros. Savu stārpu paciņas nevar aizdzt mājās. Tas jau normāli. Tas jau normāli. Pierasts. Nu, re. Nu, gaidām. Nu, tad jā. Manā jaunā vietā nekas neģerās. Jā. Jāzvan kaimiņam. Jāsaka, jābrauc mājā. Ka nav, te nav. Šodien nav mana diena. Nav tā, jā. Paldies, ka skatāties visi. Jā, super. Tā kā tiksimies nākošreiz, gan jau braukšu uz Raudām. Jau būs iespēja. Jā, upē būs ūdens normāls un laiks būs silts, braukšu uz Raudām. Tā kā, jā, tiksimies nākamajā copē. Labi, visiem čiju rīvu.